novembris ir īpašs mēnesis Latvijai, jo tad mēs svinam Lāčplēša dienu un Latvijas valsts dzimšanas dienu. Un šai laikā mēs tā īpaši apzināmies savu piederību Latvijai. Šo piederību mēs varam apzināties ar noslaucītu durvju priekšu, ar iestādītu ābeļdārzu, uzceltu māju vai veiksmīgu pēc kritiena piecelšanās uzvaru. Un šoreiz, kad mūsu māmuļai būs 97. dzimšanas diena, man tā īpaši gribētos teikt, ne jau ar skaļiem uzsaukumiem no pasākumiem, bet pretēji viņu darbiem mēs varam apliecināt savu patriotismu. Domāsim labas domas visi kopā, un mums ir paveicies ar to, ka mums ir ļoti labs novada sauklis Ieaut savu stāstu. Un tāpēc visiem latviešiem, visiem patriotiem un lojālajiem cilvēkiem Latvijā un plašajā pasaulē man gribētos teikt, ieaudīsim mūsu Latvijas māmuļas seģenē katrs pa dzīparam, kas viņu sasildīs, jo vēl tikai 3 gadi un mūsu Latvijai māmuļai būs 100 gadi, lai mēs visi varētu lepoties ar to, ka tas dzīpars ir patiess, ka viņš nav tikai sauklis, kas nav mūsu sirds sauklis. Un tāpēc šoreiz man īpaši gribētos aicināt visus Talsu novada iedzīvotājus, ciemiņus 18. novembrī pie Talsu tautas nama klausīties Talsu novada domas priekšsēdētāja Aivara Lācarus svētku uzrunu, pēc tam klausīties koncertu, kur dziedās Antra Stafecka, grupa Kolt un Otra puse, un noslēgumā skatīties svētku salūtu. Un redzot šo skaisto uguņošanu, visiem kopā teikt daudz laimes tev dzimšanas dienā, mūsu Latvija!